Labvakar, mani sauc Kārlis. Esmu no 12 soļu grupas, lasīsim dzīves stāstu 3.7. ceļā. Darbs anīma alkohola programmas šim alkoholiķim parādīja, kā nonākt no nepastāvības pie pateicības. Tātad mēs pulcējamies katru pirmdienu, ceturtdienu online no 8 līdz 9 vakarā pēc Latvijas laika. Kad 28 gadu vecumā ierados savu pirmajā anīmu alkohola sapulcē, man likās, ka mana dzīve ir beigusies. Es biju dzēris kopš agrīnas pusauģu vecuma, un man bija licies, ka grādīgais bija atbild uz visām manām problēmām, nevis pati problēma. Taču pat man nācās atzīt, ka mana dzīve bija strauji pasliktinājusies, un man ātri beidzās iespējas. Izmisuma brīdī es piekritu apmeklēt vienu anīmu alkohola sapulci. Tagad, skatoties uz manu dzerošo laiku, ir vieglāk ieraudzīt, ka kopš paša sākuma alkohols bija daļa no gandrīz ikvienas nelaimes manā dzīvē. Kad es biju pavisam jauns zēns, varbūt 10 vai 11 gadus vecs, es sāku zākt dzērienus. Kamēr mani vecāki neskatījās, vai arī mēs ar draugiem pārliecinātu kādu no vietējas vidusskolas nopirkt mums alu. Pamazām, bet pārliecinoši manas problēmas no tā brīža sāka tikai vairoties. Tas sākās ar vienkāršām epizodēm skolā. Mēs ar draugiem pusdienas laikā sadalījām sešpakalus, un mēs domājam, ka neviens to nepamanīs. Man nekad nebija ienācis prātā, ka 13 gadus vecs zēns nevar tik vienkārši noslēpt par vienu alus izdarīto efektu. Kad man bija jau 14 vai 15 gadi, viss bija kļuvis daudz nopietnāk. Tāpat kā manas dzeršanas sekas sāka prasīt no manis aizvien vairāk sociāli, morāli un finansiāli. 15 gadu vecumā es piedzīvoju pagrieziena punktu. Mana māte bija neglītas šķiršanas prāves vidū. Un lai gan nevienu citu kā vien mani pašu pie tā nevarēja vainot, es nolēmu, ka man bija atbilde šo situāciju. Dzērumā izraisīt skandāla laikā, izplānojot tik katru soli, es mēģināju nogalināt savu patēvu. Es miglaini atceros, ka mani no mājām ārā izvilka policija, un man jau atkal nācās atbildēt par to, ko bija sastrādājis dzērumā. Rezultātā tiesnesis man deva izvēli doties uz mazgadīgo koloniju, līdz es sasniegšu 21 gadu vecumu, vai arī pamest štatu līdz sasniegšanai 21 gadu vecumam. Es negribēju doties uz mazgadīgo koloniju, tāpēc es pārreikināju prātā un nolēmu, ka būs drosmīgāk, ja es došos tik tālu, cik vien iespējams.